Sveicināta brīnišķīgā interneta draudzene. Un atkal mēs esam ēterā, un kā jūs saprotat, mums ir tikai viens mērķis šodien. Mēs gribētu, lai Svētais Gars atkal nonāk šajā studijā, un caur šo studiju aiziet uz jums, un iepriecina jūs, un atbrīvo jūs no visām problēmām, no visiem kompleksiem, stereotipiem, visādiem aizspriedumiem un nepareiziem pieņēmumiem. Tā kā mēs cerēsim uz to, ka Svētais Gars ieradīsies šajā studijā. Tas ir vienīgais mūsu glābiņš, ka viņš atnāks uz šeieni, pieskārsies mums un arī jums. Gaidīsim viņu. Lai Dievs jūs svētī. Aleluja. Es priecājos jau atkal runāt. Paldies Dievam, kad ir kāds, kas klausās. Mēs ļoti pateicīgi slavējam Dievu katru dienu. Kas atver mūsu saiti, ieskatās šajos svedītajos rullīšos. Un es gribētu pateikt tādu vienkārši no savas puses tādu liecību, kad tad, kad es biju bērns, vienkārši ar jau pusaudzis, es dzīvoju mazvērtības kompleksos, es neko labu par sevi nedomāju, es domāju, kāpēc esmu šeit piedzimis, kāpēc es šeit dzīvoju. Man bija sliktas domas par sevi, bet tad, kad es iepazinu Kristu, tad Dievs izmainīja visu man iekšienu, es sāku par sevi vērtēt, es sāku sevi novērtēt, un Dievs bija tas, kas izmainīja to iekšienu, un es domāju arī, ja tu, piemēram, dzīvo kaut kādos mazvērtības kompleksos, tu vienkārši sevi nemīli, tad pie Dieva nākot tur iegūt to mīlestību sevī, to prieku sevī un piepildīties, un, piemēram, šodien vai tur kāds cilvēks tur apsmēja vai smēja, man iekšēji tāda dziļa, tāds dziļš pamats, kad ir kāds, kas mani mīl, un ir kāds, kas par mani priecājas, ir kāds, kas par mani gavilē, un tas ir Jēzus Kristus, kas ir debesu tēvs, un viņš dod vienmēr prieku tavai sirdī, un tu vienkārši vari priecāties par katru nodzīvoto dienu, un tai dzīvē ir jēga. Es esmu aizdomājis, bieži es braucu uz darbu, uz Dinglalu, un es braucu ar cilvēku, sēžu mašīnā, viņi arī brauc uz darbu, un es domāju tā, kāds šiem cilvēkiem ir tas dzīves mēķis, kāpēc viņi dzīvo, un priekš kā viņi dzīvo. Un es domāju, es varu iedomāties viņiem vietā, viņi labi, viņi brauc, viņi strādā, viņi sapelna naudu, viņi sakrāja naudu, nopērk māju, nopērk mašīnu, viņiem ģimeni, viņiem bērni, var teikt, ir nauda, tā labklājība un viss. Bet es domāju, bet tas viss ir dzīves jēga. Bet tas ir tas, kas dod cilvēkam jēgu dzīvē. Un esmu sapratis, ka vienīgais šīs zemes, kas var dot jēgu dzīvē, tas ir Jēzus Kristus. Amen. Un tas viss, ko viņš mums dod. Tas ir viss tas dārgākais. Ne tā nauda, ne tā pasaulīgā vērtība, bet tieši tas, ko viņš iedod. Un tas prieks, ko mēs ar Henriju šeit, mēs uzskatām, ka tā ir Kristus dāvana, tas ir Kristus dots, un tas mums ir ļoti dārgs, un mēs to gribam dot tālāk, saprot? Tad, kad tu dabū kaut ko ļoti dārgu, kādu dārgu dāvanu, tu gribi dalīties ar citiem. Protams, tur būt egoists un teikt, man ir labi, un mēs abi te ar Henriju un pārējiem, brāļiem un māsām, mēs varam te vienkārši vārtīties un priecāties un teikt, mēs to dabūjam, mēs to nedosim tālāk. Mēs to gribam dot tālāk, amen. Mēs gribam jau dzer visu Latgali, lai dzer visu Alūks. Lai dzer arī Līvānos. Preiļos. Rīgā. Halleluja. Gulbenē. Halleluja. Slavu Dievam. Dievs ir brīnišķīgs, un kas ir pats interesantākais, jo mēs vairāk dodam, jo Dievs mūs vairāk piepilda. Amen. Dievs ir brīnišķīgs. Dievs vienkārši ir ļoti brīnišķīgs. Nav jēga vispār ne par vienu runāt. Nav pilnīgi jēga ne par ko runāt. Vislabākais materiāls un temats, par ko var runāt, tas ir tikai Jēzus. Trīsvienīgais Dievs. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Jo nav nekā foršāka par paša pasaules radītāju. Iedomājieties, dargie internetā draudzes skatītāji, jūs dzīvojat uz šīs bumbas un smilšu bumbas, priecājieties, līksmojieties,
bet šo brīnišķīgo smilšu bumbu, uz kuras jūs dzīvojat, ir radījis trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un ziniet, kas ir ļoti interesanti, ka šajā smilšu bumbā, ziniet, kas atrodas pa vidu? Pa vidu šajā smilšu bumbā atrodas elle, kas ir sagatavota velnam ar visiem dēmoniem un tām dvēselēm, kuras seko velnam līdzi. Saprotiet, Dievs jums ir paredzējis brīnišķīgu dzīvi, priecāties, līksmot svētajā garā. Amen. Un pavadīt dzīvi ļoti brīnišķīgi. Tieši tā. Dievs ir sagatavojis pašu brīnišķīgāko. Saprotiet, tas, Jēzus ir tik labs, ka es pat to nevaru izteikt vārdos, to pat nevaru izdziedāt. Jēzus ir sagatavojis visu foršāko priekš tevis, tu pat nevari iedomāties, tas pat prātā neieliekās, ko Jēzus ir sagatavojis. Jo debesu Tēvs tevi tik ļoti mīl, viņš sagatavojas tik brīnišķīgas lietas priekš tevīm. Aleluja, slavu Tev, Jēzus, un pateicība. Bet kas ir skumīgi, kad ir velns? Velns, kas pieviļ cilvēku dvēseles ar suragātiem, ar to, kas vispārībā ir pilnīgi garām. Un ja cilvēks uzķerās uz šo velna ēsmu un nogriežās no Dieva, un ja viņš nomirst, neatzīstot Jēzu Kristu kā savu glābēju, viņš aiziet uz elli. Un redzi, dārgais klausītāji, tu tagad klausies, un es zinu, kas notiek tavā sirdī. Tu saki, vai te tikai Jēzus ir Dievs? Bet ir taču daudzi vēl dievi, citi dievi. Vai te tikai Jēzus ir tas? Zini, nauda ir oriģināla vienā variantā tikai. Viss pārējais ir viltojums. Kāpēc tiek taisīta viltota nauda? Lai piečakarētu cilvēkus. Viltojums. Un tāpat tās velns vienmēr uztaisīs ļoti daudzus viltojumus. Ziniet, daudz viltojumus, lai cilvēki starp šiem viltojumiem neieraudzītu oriģinālu, dārgie klausītāji. Un tāpēc viss, kas ir ne Jēzus, tas viss tev ved uz elli. Pilnīgi viss uz zemes centru, kur ir mūžīgas mocības, ciešanas, un tas nekad nebeidzās. Tā kā labāk šoreiz izvēlies priecāties tai kungā. Izdari pareizo izvēli. Amen. Jo, ja tu nokļūsi šajā zemes centrā, es tev varu pateikt, vienīgais, kuru tu kritizēsi, uz kuru tu būsi dusmīgs. Tu, ka nokļūsi zemes centrā, tu nebūsi dusmīgs uz mani. Tu nebūsi dusmīgs arī uz viņu. Un arī pat uz Džonu Skotlandu tu nebūsi dusmīgs. Šis ir Džons Skotlands, iepazīstieties. Džons Skotland. Arī uz viņu jūs nebūsiet dusmīgi. Jūs būsiet vienīgais, uz ko dusmīgs pats uz sevi. Jo jūs sēdēsiet šajām pretīgajām oku vietā un domāsiet, cik reiz man bija iespēja pieņemt Jēzu kā savu glābēju, un cik reiz es teicu, man to nevajag. Tas nav īstais, man to nevajag. Izdara šoreiz pareizo izvēli. Amen. Un pieņem Jēzu Kristu. Un tad seko viņam. Lasi Bībeli. Lūdz Dievu katru dienu. Slavē viņu. Ej uz draudzi. Amen. Un priecājies tajā kungā. Tikai neiekrīti reliģijas duļķos. Amen. Jo reliģijas duļķi tev nomāks, pataisīs par reliģisku fanātiķi, visticamākais tu aizies projām no Dieva un iekritīs atkal pasaulē, kur sāksies alkoholisms, narkotikas un vispārējais. Atrodies ar dzīvo Dievu. Tieši tā. Tikai dzīvo Dievu. Tur, kur ir dzīvais Dievs, tur ir līksmība, slava, dējas, prieks un svētlaime. Amen. Lai Dievs tev sveitī, izdara šoreiz pareizo izvēli un neuzķeries uz kārtējo velnu viltojumu. Lai Dievs tev sveitī. Amen. Amen.